Šoreiz tavs Auto TV elektrisks automobilis ar dusmīgām acīm, bet smaidīgu salonu. Es saku, kā ir, es ņemu un braucu uz Dailes namu. Un noskaidrosim, ar ko atšķiras mākslinieks no laba mākslinieka. Vienā teikumā tas būtu jānoformulē, es domāju, tu esi īsts mākslinieks tajā gadījumā, ja tev ir auditorija. Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa autolīzings un autoabonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā. Kad Mazda 2019. gadā prezentēja savu pirmo pilnībā elektrisko modeli MX-30, tas bija ne tik daudz tehnoloģiju demonstrējums, cik filozofisks paziņojums. Elektrifikācija var iet roku rokā ar zīmola būtību – Jinba Itai, jeb vienotības starp auto un vadītāju. Lai arī MX-30 ar savu nelielo 35,5 kWh akumulatoru un aptuveni 200 km nobraukumu nebija izcils tehniskajos rādītājos, tas iemiesoja Mazdas pieeju. Mazāk skaitļu, vairāk izjūtu. Šodien mūsu rīcībā ir nonācis svaigākais modelis no Mazda e-auto staļļa – Mazda 6e. Auto, kurš veiktspējas ziņā radikāli atšķiras no saviem priekštečiem. Šoreiz ļausim 6e pilotēt dāmai, kura jau vairāk nekā 10 gadi ir Latvijas, ja tā drīkst sacīt, kultūras tirgus spicē. Anda Zadovska ir mūzikas nama Daile izveidotāja un direktore jau apaļus 12 gadus. Tiesa, ar mūzikas producēšanu un koncertu rīkošanu nodarbojusies vēl iepriekš. Daile ir pilnībā neatkarīga koncertzāle, tikai ar privāto finansējumu, un šajā laikā tur uzstājušies visi mūsdienu labākie komponisti un mūziķi, arī citi izpildītāji, piemēram, jāpievien mūzikas un zinātnes dialogs ar diviem Mārčiem Auziņiem. Absolūtais dišpārdoklis izrāda Pauls un Keišs jau pavasarī bija nospēlēta vairāk nekā 100 reizes. Savukārt rudenī 13. sezonu atklāja jauna koncerta izrāde Disko Roze par leģendāro komponistu un trompetistu Gunāru Rozenbergu. Jādomā visu laiku kāds mērķis izvirzīt un kā noturēt to savu patstāvīgo publiku, jo pirms tiem 12 gadiem, kad es atvēru mūzikas namu Daile, tas mans galvenais mērķis bija iegūt savu pastāvīgo publiku, un tagad viņi ir iegūti, un tagad galvenais mērķis ir viņu noturēt. Nu, pat jau ir 13. sezona, un 13. novembrī mums būs tā kā atkal dzimšanas dienas svinības ar pirmizrādi jaunu, ar Agnes Bodovsku un Andru Keišu un Radio Big Band. Tagad galvenais mērķis ir noturēt, visu laiku radīt produktus, kas interesē skatītājus. Jā, un tas nemaz nav tik vienkārši. Bet man liekas, ka mums līdz šim tie ir labi izdodās. Jo šogad laikā mums ir caur mūzikas namu Daile ir izgājuši gandrīz 2 miljoni skatītāji. Nevis gandrīz, bet ir tas, iedomājieties, visa Latvija. Tātad īsumā par Mazda 6e. Šī ir klasiskās piedziņas 5 durvju kupeja. Tās 258 zirgspēkus jaudīgais motors ir novietots uz aizmugurējās riteņu as, līdz ar to auto vadāmība ir precīza un asa. 100 km/h tas spēja uzraut 7,2 sekundēs. Savukārt, pateicoties 68,8 kWh akumulatoru blokam, ar vienu uzlādi tas spēja veikt līdz pat 479 km garas distances. Akumulatoru iespējams lādēt ar līdzstrāvas jaudu līdz pat 165 kW. Tādēļ uzlāde no 10 līdz 80% iespējama tikai 24 minūtēs. Un, lai taupītu akumulatoru resursus gada vēsajos mēnešos, Mazda 6e standarta aprīkojumā ir iekļauts siltumsūknis. Tādos jau tā kā brieduma gados vairāk, man liekas, es tā nomierinājusies. Tā kā man bija pirmais automobīls, tas bija otrais golfiņš, tad es pilnīgi mierīgi uz 140 braucu un klausījos ļoti skaļu mūziku, tā ka, to laikam nevar stāstīt, bet bija tāds gadījums, ka policija brauc pakaļ, bet man mūzika skan tik skaļi, kad es nemaz nedzirdu, kad viņi sen jau tajā ruporā man bļauj un nevar mani panākt, un tas bija ar otro golfiņu. Tāds bija gadījums. Viņš kaut kā tā diezgan viegli iet, ka tas ir tāds, liekas, ka viņš ir tāds viegls pēc savas sajūtas. Tā, ka tu tā spied, un tad viņš uzreiz jau lido tāds taurenīts. Īstenībā viņai tas, kā saucamais, uzrāviens ļoti labi, vadāmība arī laba, patiesībā nevar pateikt nevienu sliktu vārdu.
Vizuāli raugoties uz šo auto, ir skaidrs, ka galvenā prioritāte veidojot tā dizainu ir bijusi aerodinamika. Plūstošas līnijas, zems jumts, virsbūvē iestrādāti durvju rokturi, aerodinamiskie vāki riteņdiskiem, vai arī paskatieties uz šo asti. Tā noteikti ir ne tikai skaista, bet arī uzlabo enerģijas patēriņa rādītājus. Papildus tam visam skaisti dizaina akcenti, lūk, šie lukturi ar 4 cilindriskiem segmentiem un arī šī izgaismotā radiatora neste. No ārpuses viņš izskatās tāds nopietnāks, tāds ar visu to aizvagurēto radiatoru, to krāsaino, bet sarkano to spirālīti, un tāds viņš liekas tāds vīrišķīgāks. Es domāju, ka šī mašīna nav konkrēti noteikti kaut kas viens tā mērķa auditorija, bet visas austrumnieciskais tā kā dizains, es domāju, tā varētu būt arī mākslinieki varētu braukt, man liekas. Es domāju, ka viņš ir tāds bišķiņ māksliniecisks, tomēr es pat teiktu vairāk. Viņš nav tāds robustais, tāds tik. Man liekas, jā, tāds mākslu mīlošam cilvēkam. Jā, pēc manām domām tieši šādam jāizskatās kvalitatīva autoru salonam. Šeit visi apdars materiāli ir tādi, ka gluži vai gribas ieķerties, tos pataustīt, paglaudīt. Paraugieties uz šiem durvju paneļiem vai krēsliem. Vienkārši lieliski. Arī no tehnoloģiskā pildījuma puses šeit viss ir tip-top, kā mēs teikt, liela daļa funkciju kontrolas uzticēta šim milzīgajam ekrānam, te pašā laikā saglabājot arī daļu klasisko pogu un slēdžu, piemēram, krēslu pozīciju, iespējams regulēt ar fizisko slēdzi šeit lejā, vai arī displejā, vienlaicīgi saglabājot iestatījumus gan vadīšanas, gan izkāpšanas, gan atpūtas režīmos. Pirmais iespējas ieraudzījuma likās, ka viņa nav pārāk liela, bet iekšā es teikšu, ka ir tā ļoti komfortabla un ir tāda plašuma sajūta. Tumuša no ārpuses nav man mīļākā krāsa, jo tāpēc man arī likās, ka no ārpuses viņa tāda kā vairāk vīrišķīga. Bet kā iekāp iekšā, ļoti jauktas samts un mīks un šī tā brūnā krāsa, man liekas, ļoti eleganti, ļoti sievišķīga arī. Bet tā pašā laikā arī džekiem, man liekas, normāli šī tāda krāsa. Nav jau rozā. Ļoti labi skaņa, ļoti laba un klausāmies radio un skaļāk un klusāk un stūris var regulēt un displejā. Ļoti patīkami, jā. Ļoti laba tā kamera, kas tā kā atpakaļ skata un uz priekšu un ļoti labā izšķirtspējā. Jā, tas ir, man liekas, ļoti labi, jā, jo ir mašīnas, kam ir, es zinu, man pirms tam kādreiz bija tā, ka tādā migliņā viss ir, bet šīs ir tāds ļoti, ļoti labā izšķirtspējā. Lai kā arī braukt un izskatītos šis auto, mēs nedrīkstam aizmirst par drošību. Un kā jau jūs zināt, tā ir viena no Mazdas prioritātēm. Šis auto aprīkots ar 9 drošības spilveniem un plašu braukšanas palīgsistēmu klāstu. Nevelti Mazda 6e jaunākajā Eiro NCAP testu sērijā ieguvusi maksimālo 5 zvaigžņu vērtējumu. 2 kategorijās pieaugušo un bērnu aizsardzībā Mazda jaunākais, pilnībā elektriskais modelis ieguvis izcilu 93% rezultātu. Mazda 6e saņēma arī 74% vērtējumu neaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku aizsardzībā un 77% par drošības palīgsistēmām. Es esmu ļoti saviļņota, jo pirmais brauciens ar elektroauto manā mūžā ir veiksmīgi noslēdzies. Bet īstenībā, ja godīgi jāsaka, es nekā tādu kaut kā tāda baigi tāda, ka kaut kas tāds pirmo reizi nebija, jo man liekas, ka viņš tāds tik organiski tas brauciens un tā kā pilnīgi bez tādiem pārsteigumiem. Man vispār ļoti patika, jā, kluss un tāds, un viņš tā kā, man ļoti patika tas vieglums, viņš tā kā taurenītis tāds aizlido, tā kā ļoti smuki. Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa auto leasings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā.